Mums lielākais pārsteigums toreiz bija, teiksim, es atceros Cēsīs, ka mēs pirmo reizi nodziedājam to savu manējo to laiku hiti, ja, ko vēl šodien dziedāja tā Mežrozīte nelaimīgā, ja, kurā es atceros, ka Grinbergs viņu nodziedāja. Parasti šīs dziesmiņas tika pielikt klāt pie kaut kādām vācu šlāgeriem. Ja. Viņš nekad uz urā negāja, un pēkšņi te viņš nodzied un zālē aplaus, un viņi izsauc otrais. Ja, un ar to, zināmā mērā, sākās mūsu tāda, tas latviešu populārās mūzikas atzīšana pie publikas, ja, kas beidzās varbūt ar tādiem maniem autoru koncertiem, kur es toreiz saliku visu tās savas dziesmiņas vienā programmā. Un, cik es atceros, mēs Rīgā nospēlējām kaut kas pār pa 90 koncertu. Jā, tagad tas nebija joks, bet tas sākās viss. Tam sekoja, teiksim, mikrofona aptaujas, kas jau bija tāda kulminācija katru gadu, ja viss tāda, faktiski tāda tautas svētki, ja viss tāda dāvanas, un kas tur gan viss, kas nebija, ja tāda vēstuļu kalni, toreiz jau nekāda tur internet, nekas tam līdzīgi tur nebija, tur rakstīja ar roku, visu to. Tāpēc man arī es to klausos, ka šodien man tas ir saistīts ar daudzām atmiņām. Paldies Dievam, ka šis atmiņas ir patīkams. Lai gan man daudz mani kolēģi jau vairs nav starp dzīvējiem, bet kā mēs mācījām, tā mēs toreiz sākam. Es šodien daudz spēlēju kā pianists, tāpēc man ir tāda, es nezinu, kas man pasaka priekšā, tas man izdodas, tas man neizdodas, tas man līp, tā kā es saku, tas man līp pie pirkstiem, ja tas man nelīp pie pirkstiem. Tā ir diezgan interesanta lieta. Es, piemēram, esmu priecīgs, ka mēs esam uzrakuši arī daudz ko, kas vispār nav, ja dzirdēts ir ļoti maz, teiksim, tas pats Imants Ziedoņa cikls, kas bija 70. gados, viņu toreiz, vienreiz, divreiz nospēlē, viņš neiegūna. Šodien mēs viņu jau uz koncertos spēlējam ar pavisam citiem panākumiem un tā tālāk. Tāpat tāda darba, kā Spēļnakts, Dundas Krogā vai Pastarīt vai kaut kas tam līdzīgi. Tie tā Dainas Avotiņas cikls, no kurienes mēs vēl pat arēnā ar Busulu izpildījām Ērģeles naktī. Ja, man šie darbi liekas, ka viņas var arī šodien spēlēt.